cilindrus mērīja vairāk ķeksīšu pēc, lai faktiski konstatētu bloka patieso nobraukumu, izmērot izdilumu. Jo bloks ir jebkurā gadījumā jāurbi, tā kā viņam otrajā cilindrā ir diezgan būtisks švīkas. Švīkas varēja just arī ar pirkstmēru. Bez instrumenta, un arī varēja pirkstmēru konstatēt to, ka bloks tiešām ir maz nobraukuma bijis, jo šeit nav raksturīgā trepīte. Šeit ir gan ar pirkstmēru, gan ar instrumentu taisnas. Bet šīs te švīkas ir ļoti dziļas, ar pirksti ļoti labi jūtamas, vēl jau vairāk paskrāpējot ar nagu. Žēl, jo blokam tiešām ir mazs nobraukums, viņš ir praktiski kā jauns. Pieļaujamais maksimālais izdilums cilindriem ir 0,15 mm. Tās ir desmitdaļas. Bet šeit ir praktiski nomināls simtdaļās mērāms izdilums. Tā kā bloks tiks urbts uz remonta izmēru. Ir nopirkti jauni virzuļi, pirksti, gredzeni. Diemžēl nebija izvēles uz remonta izmēru un arī uz klasi, jo katram blokam ir sava klase. Šeit ir S klase, bet virzuļi ir E klases. Tātad meistars, kurš urbs cilindrus, katru virzuli samērīs atsevišķi un arī urbs individuāli uz katru virzuli. Pēc tehniskajiem datiem šim blokam S klases ir paredzēti cilindri 82,02 līdz 82,03 nomināls un virzuļi 81,985 līdz 81,995. Izurbjot uz remonta izmēru, šajā gadījumā tas ir pēdējais trešais remonts, 82,8. Palielināsies nedaudz tilpums. Šobrīd bloks ir 1,7, bet faktiski viņš ir 1690 kubikcentimetri. Tātad pilni 1,7 nav, bet izurbjot uz šo te remonta izmēru būs pilnvērtīgs 1,7. Jaudu tas nekādīgi neietekmēs jūtami. Varbūt nepareizi pateikt, ka nekādīgi gluži tā nav, bet tas jūtami neietekmēs jaudu vai griezes momentu. Vairāk un būtiski ietekmē jaudu un griezes momentu gāzes dinamika, kompresijas pakāpe, bet ar tilpums ir būtiski jāpalielina, lai to varētu just. Protams, tas viss ir kopā, tur puzle, var teikt, bet par to es pastāstīšu jau liekot kopā motoru. Tāpat arī ieliku koķvārpstu uz abām gala pamatšālēm, lai varētu izmērīt šo te astatumu, kad virzulis ir augšējā maiņas punktā un no virzuļa augšējās daļas līdz bloka. Tā saukto krieviski to sauc par ņedahodu. Šeit ir 1 mm. Izskatās, kad ir līdz ar, bet ja mēra ar mikrometru, kā iepriekš te bija salicis konstrukcija, tad sanāk 1 mm. Var frēzēt bloku augšu nost pa 1 mm. Šeit tas neko būtiski neietekmēs, jo šis bloks ir salīdzinoši ar 1,2, 1,3, 1,5, 1,6 ir, var teikt, ka pastiprināts. Šeit tā augšējā, tā sauktā plīts ir biezāka, bet es frēzēšu visdrīzāk nost, un pēc tam noslīpēs apmēram 0,5 mm, 0,5. Vēl arī blīves augstums nāks klāt, tā, bez fanātismu 0,5 ņems nost. Un arī no galvas nedaudz
galva ir būtībā arī diezgan no rūpnīcas, var teikt, bez trepītes noslīpēta, bet tur arī kā 0,5 var ņemt nost. Pēc tam jau, ka likšu kopā, tad detalizēti pastāstīšu par to, cik veselīgi ir kādiem motoriem var frēzēt no augšas, kādiem motoriem labāk to nedarīt un ko tas būtībā ietekmē. Bet par to jau tad tālāk. Bloks ir nostrūklots, nogruntēts un nokrāsots. Krāsoja ar akrilu krāsu, tā kā motors nekad neuzkars tik ļoti, lai degtu nost krāsa. Un ja motors tiks pārkarsēts, tad tik un tā krāsa nost nedegs, bet tad jau arī būs vienalga, ir kāda krāsa krāsots, jo bloks visdrīzāk būs deformējies. Lai netiktu iekšā smiltis un krāsvielas, uzliku galvu, uzliku eļas karteri, uzliku vākus abās pusēs, aizskrūvējot ciet šīs tie atveres, kur koķvārpsti. Arī šeit. Sabāzu ar lupatām, uzliku eļas filtru, sveces, aplīmēju, kur vajag, kā arī aizbāzu galvas kanālus. Iespējams, ka varbūt kaut kur kāda smilts ir tikusi, bet bloks jebkurā gadījumā ir jāmazgā no abrazīva, kurš radies no virsmas slīpējuma. Un šis abrazīvs ir tās diezgan ģiptīgs. Viņš grūti mazgājās ārā. Es parasti izmantoju dīzeļdegvielu. Un jau pašās beigās kādu breiku vai carb cleaneri. Jebkurā gadījumā jāmazgā ir līdz momentam, kad tiešām ir pārliecība, kad vairs nav nekur nekāda abrazīvs palieku, jo šis te abrazīvs pēc tam ēdīs nost virsmas. Teiksim, ja tiks kaut kur eļas kanālos, tad gan koķvārps, gan sadals vārpstē var ēst nost slīdgultņus. Tā kā tas ir tāds diezgan būtisks moments, kad ir maksimāli jācenšas izmazgāt līdz pēdējiem graudiņam.
2,000 years later. Būtisks mezgls motora blokā ir starpvārpsts vai tautā tā sauktais kabančiks. Starpvārpstu griež ar gāzes sadalas mehānismu ķēdi vai tautā tā sauktā motora ķēdi, un attiecīgi starpvārpsta griež zobratu, kurš piedzen eļas sūkni, aizdedzes sadalītāju un benzīna sūkni. Karburātoru motoru gadījumā. Iešprices motoru gadījumā starpvārpstu griež tikai eļas sūkni. Eļa no sūkņa tiek iesūkta, iziet caur eļas filtru un nonāk šeit šajos kanālos, aiziet uz pamatšāliem, kloķvārpstei, visur ir urbumi, un aiziet arī uz starpvārpstu. Ja starpvārpstei izdilušas šāles, viņai ir divas šāles, viena ir lielā šāle šeit priekšpusē, un otra ir dziļāk, mazā. Eļa no šīs te šāles caur kanālu iziet caur starpvārpstu un iziet uz otru šāli mazo. Jo vairāk šīs te šāles izdilušas, jo tai proporcionāli šāļu izdilumam ir eļas spiediena zudums sistēmā. Tad mazāk eļas nonāk uz galvas un kopumā eļas spiediens samazinās. Līdz ar to arī kopumā motora eļošana ir sliktāka. Daļ tā var dilt sadalas vārpsta, kas šī motora gadījumā visdrīzāk kādreiz ir bijis, jo šeit ir uzstādīta cita sadalas vārpsta. Šī ir no klasikas Žiguļa, bet ir jābūt ņivas. Un šī ir praktiski kā jauna, viņa ir labā stāvoklī. Tas nozīmē, ka viņa ir mainīta. Jo rokerīši ir diezgan padiluši. Var redzēt, ka viņi ir padiluši, tā tad ir bijusi citas sadalas vārpsta, kur ir sadilusi un ir nomainīta šī te, bet tas problēmu neatrisināja, jo ir diezgan smagi izdiluši šāles starpvārpstē. Schēmā izskatās apmēram šādi. No sūkņa iziet eļas spiediens caur filtru, aiziet uz kloķvārpstas pamatšālēm, aiziet augšā uz galvu, uz sadalas vārpstu un aiziet arī uz starpvārpstu, kā var redzēt. Tā kā motora resurss un dzīvotspēja ir atkarīgi no šīs te starpvārpstas veselības, jo vairāk būs izdilušas šāles, jo, kā minēju, būs arī lielāks eļas spiedienas zudums sistēmā. Lai atrisinātu šo problēmu ar izdilušajām šālēm, ir vajadzīgi instrumenti. Es instrumentus meklēju diezgan ilgi. Pusgadu laikā vairākas reizes liku dažādos resursos, Facebookā un WhatsApp grupās sludinājumus, ka pērku instrumenti, ar kuru var jaunās šāles iziet uz vajadzīgo izmēru, šajā gadījumā nomināli. Nopirku arī jaunu starpvārpstu, var redzēt, kāda ir atšķirība virsmām. Virsmā jābūt ir glūdai, šeit virsma ir ar diezgan būtiskām švīkām. Un vajadzīgs arī ir pašas šāles. Šāles šo te komplektu nopirku daudziem zināmajā veikalā, kur pārdod Padomi un Krievijas autodetaļas. Bija iepakojumā, tas viss uz veikalā uz vietas ārā plēst negribēju, bet pēc tam pēc pāris dienām, kad jau mājās esot apskatījos, izplēst viņas ārā no iepakojuma, tad tas bija šausmīgs skats, jo kvalitāte ir drausmīga. Principā kvalitātes nav kā tādas. Diez vai kamera varēs pilnvērtīgi parādīt, bet šāle šeit pēc agregāta stāvokļa ir tāda pati kā tā, kur jau ir blokā, tikai to atšķirību, ka šī ir neizdilusi, bet virsma ir drausmīga, tā kā būtu arī strādājis ar
abrazīvu. Savienojuma vieta diezgan brutāla, ir pat šķirba. Šī ir lielā šāla, mazā vēl daudz maz pieņemama no kaut kāda presēta pulvera metāla, bet vēl ir pieņemama. Bet šo likt iekšā blokā ir noziegums, tas nav uz ilgu laiku, un viņa vēl pati pa sevi nav apaļa, viņa ir pat bez konkrētas formas, viņa ir ne pat ovāla, bet var redzēt, ka šeit ir plakanāks, šeit tā kā uz zāru atkal. Meklēju arī šo te šāļu komplektu normālu, šeit ir bimetāls no ārpuses ir tērauds, un iekšējais pārklājums ir alumīnijas, tas tā diezgan būtiski. Meklēju ar bronzas pārklājumu vai tam līdzīgu, un pēc ilgiem meklējumiem cilvēks vārdā Krišjānis, kurš nodarbojās ar žiguļu, varbūt ne tikai sporta motoru būvēšanu, pārdeva vienu komplektu, kurš ir tāds kā vajag. Šeit arī virsma nav perfekta, jo, teiksim, ir kā piemērs daudz bloki, motori, kur ir oriģinālās šīs te šāles, un viņas ir arī gludas, pilnīgi gludas, un starvārps viņās pilnīgi kā lido slīdi, var teikt patīkami slīdi. Bet pēc šīs te šāles iepresēšanas viņa sažņauksies arī no motora, pēc tam jau termoiedarbības kopumā, tāpēc viņi ir jāiziet uz vajadzīgo izmēru. Priekš tā ir vajadzīgs instruments, kurus, kā minēju, meklēju. Instruments ir šāds. Rīurbis, var teikt. Šis ir mazajai šālē, šis ir lielajai šālē. Un šis ir priekš izpresēšanas un iepresēšanas. Un arī priekš šāļu izgriešanas, var teikt. Šo instrumentu, gluži pa instrumentu, varbūt vēl pagaidam saukt nevar, bet tas ir tā spontāni atrasts, pa kastēm parakņājos un atradu, lai varētu izpresēt mazo šāli. Atradu šādu te buksi no kādas ēveles vai kaut kā tam līdzīgi. Viņa šeit ļoti labi lien virsū, var redzēt, ka šī viegli iet virsū. Šī jau ar spēciņu jāuzspiež. Un izmantoju šādu te, teikt, gliemežu veidu zobra tasi, pat nezinu no kā viņa jauna. Var izpresēt ārā un iepresēt iekšā, jo šī daļa ir mazāka pēc diametra nekā pati bukse. Tā kā tagad ir jāķerās klāt, jāpresē ārā un jāpresē iekšā, jāpārgriež viņas, un tad diezgan būtisks mezgls būs savests kārtībā.
starvārpstu šāles pārpresēju, izgāju ar revālu uz izmēru un jaunā starvārpsta, ordinālā lada ražojums. Liekam iekšā. Pēc skaņas var dzirdēt, kad viss ir tā kā vajag. Arī ir termoatstarpe. Slīd labi. Bez eļas. Bet ņemam tā saukto sēnu vai zobratu, kas piedzena eļas sūkni un aizdedz sadalītai, kā arī benzīna sūkni karburātoru motoru gadījumā. Arī iešpricēja tāds pats, tikai vienīgi viņš griež eļas sūkni. Liekam viņu savā vietā. Sazobē un griežam. Un ķerās. Ķerās ne stingri, bet ieķerās. Ar spēku griež, tad izgriezt cauri var. Padomāju, ka varbūt esmu kaut kā šķīvi izgriezis vai iepresējis vai kaut kas tam līdzīgs. Pamēģināju citu. Šī ir lietota, no kāda motora vairs neatceros, bet viņa ir tā kā pēc izmēriem. Un arī zobrats viss ir kārtībā. Liekam iekšā. Un nav nekādas problēmas, griežās ļoti viegli. Tāpat kā tā griežās, tikai vienīgais, ka neiekožās. Arī termoatstarpe ir tāda pati. Nav jau brīnums, ja pēc izmēriem viņš principā šis starvārps ir kā jauna. Kur tad ir problēma? Problēma ir jaunajā starvārpstā. Ņem bīdmēru un mēru zobratu. 47,2 47,2 47,1 47,1 47,3 2 47,5 principā. Problēma ir tajā, ka zobrats nav taisnas. Vai visi, bet ir zobi, kur ir tā kā garāki, vairāk uz āru. Sākumā šķiet, ka varētu būt, ka zobrats ir ar nobīdi no asas, bet tā tas nav. Ir tikai atsevišķi zobi garāki. Un tur arī problēma. Jauna detaļa, lada ražojums. Un zobrats ir šķīps. Iekožās, strādājot savā darba vietā. Ejot uz veikalu un pērkot šo te starvārpstu, ir jāpako ārā, jāņem līdzi mikrometri vai, vismaz labākajā gadījumā digitālais bīdmērs. Labi, šis nav etalons, bet tomēr viņš ir precīzāks nekā vecs mehāniskais jau palietots. Un jāmēra, vai arī jāpērk uzreiz ir kādi 5 gabali un jācer, ka kāds no šiem te kabančikiem sauktajiem starvārpstām būs pēc izmēra. Jo citādi, ja man nebūtu šīs te donoru starvārpstas, nebūtu ko likt. Būtu jābrauc jāpērk vēl vienu. Ja pareizi atceros, tad maksāja apmēram 30 eiro. 30 eiro nav tā cena, ar kuru var mētāties tā pa labi pa kreisi pirkt uzreiz vairākus. Un, šis nedara, brauc nopērk vēl vienu mēri, atkal nedara un tam līdzīgi.
Un, principā tādai situācijai nevajadzētu būt ar rezerves daļu kvalitāti. Šeit kvalitātes praktiski nav. Vairāk man nav ko piebilst par šo situāciju. Te bez pīkstuļiem nepateiksi. Dzīves šmugulis, kā dabūt ārā gultni no kloķvārpstas. Ņemam kādu skrūvi vai, kā es šajā gadījumā, kārbes asi, āmuru un maizes šķēli. Three days later. Nākamais video, kā dabūt maizi no kloķvārpstas. Mazgāju kloķvārpstas ceļas kanālus. Pareizi būtu šos te korķīšus vilkt ārā, visu kārtīgi izmazgāt un presēt iekšā jaunus korķus. Bet tā kā, diemžēl, jaunus korķus nav iespējams nopirkt, tad mazgāju ar to metodu, ar kuru tas ir iespējams. Šajā gadījumā ar šādiem te karburātoru klīneriem esmu jau izpūtis divas šādas pudeles, paliek arvien tīrāks, bet joprojām vēl nāk ārā netīrumi. Izpūtīšu šo un ir vēl viena, jācer, ka pietiks. Tīrīšu līdz tam brīdim, kad nāks ārā tīrs mazgājamais šķidrums. Much later. Pienācis laiks eļas sūknim. Vācot detaļas, kamēr darbojos ar ņivu, biju nopircis jaunu eļas sūkni, oriģinālo Lada ražojumu, bet pēc izpakošanas un vizuālās apskates, kā arī pārbaudas uz tausti, sapratu, ka tomēr vecais sūknis ir daudz labākā tehniskā stāvoklī, novērtējot šos te sūkņus abus divus no ārpuses, jo, teiksim, jaunajam sūknim šeit bija palielināta asas kustība. Šim sūknim asas kustība, principā, ir ļoti vāji jūtama. Un arī šlicu daļa jaunajam sūknim bija neizteikta, pat ar vārdiem grūti aprakstāma, tāpēc neieviesa uzticību, un sūkni atdeva atpakaļ veikalam. Nolēmu, ka strādāšu ar veco sūkni, un tā kā man ir divi sūkni, šis ir klasikas sūknis, no klasikas žiguļa, var redzēt atšķirību, ka
ņivas sūknim eļas uztvērēs ir zemāks, attiecīgi arī eļas karteris savādāks. Vajadzības gadījumā no 2 var salikt 1, bet es ceru, ka bez tā varēs iztikt, varēs sakopt. Pārbaudīšu un sakopšu ir daži darbiņi, kur jāizdara ir eļas sūknim, lai uzlabotu viņu darbību. Šeit arī atšķirība ir šlicēs, var redzēt, kad ņivas ir šlicu daļa garāka un klasikas ir īsāka. Ir atšķirība arī tajās sauktajās sēnēs, zobratos arī klasika ir īsāks, ņivai garāks. Jā, izmanto ņivai, teiksim, pamatā šo te klasikas sūkņu daļu un uzliek tikai uztvērēju, tad var būt problēmas ar to, kad neķers šlices vai arī šlices strādās ne ar pilnu virsmu un, var teikt, sačakarēs šo te sēni, jo sevišķi vēl īso uzliek. Tad tikai pašiem galiņiem uz šlicēm ķers. Jaukšu sūkni un skatīšos, samērīšu sazobis, tad jau varēs secināt par tālākajām darbībām. Sūkni izjaucu, izmērīju sazobis atstarpi un konstatēju, ka, diemžēl, šie zobrati ir savu nokalpojuši. Sazobis atstarpē jābūt no 0,15 līdz 0,25 mm, bet šiem zobratiem sazobis atstarpi ir 0,35 mm, kas ir palielināta. Protams, likt šādu te zobratu pāri ar maksimālo pieļaujamo sazobis atstarpi nav prātīgi, jo turpmākajā darbībā šie te 0,25 mm tikai palielināsies izdilums un paliks arvien lielāks. Līdz ar to, liekot kopā šādu sūkni ar maksimālo pieļaujamo atstarpi, resursu sūknim būs ļoti maz, principā jau nekāds. Protams, šādā stāvoklī viņš arī vēl strādāt un mašīna brauktu, bet viss ir atkarīgs no režīma, no slodzes, un jebkurā gadījumā tas ir nedroši. Pārējais šim sūknim viss ir kārtībā, šeit korpus ir kārtībā, asis ir kārtībā, nekāda izdiluma nav. Plāksne arī ir vesela, šeit nav nekāda izdiluma, neko nejūt. Viņa ir daudz maz taisna. Vienīgi, ko es ievēroju, ka pārplūdes vārsts nav piegulējis ar visu virsmu. Šeit var redzēt, ir tāds gabaliņš, kur ir visdrīzāk bijis eļas zudums. Šis te vārsts nostrādā, kad eļas spiediens pārsniedz 5 atmosfēras. Un, ja
līdz šīm 5 atmosfērām šeit ir bijis eļas zudums, tātad arī sistēmā šis eļas zudums ir bijis. Un to būtībā arī var saprast, jo iespējams, ka tieši kopā starpvārpstas izdilums ar šo te pārplūdes vārstu eļas noplūdi ir arī radījis kopējo dilumu sadals vārpstē, un jau iepriekš minēju to. Tā kā šo vārstu ir tikai jāpieslīpē, būtībā nomainīšu atsperi, pieslīpēšu, arī pašu plāksni pieslīpēšu, bet nekādā gadījumā nekādas liekas šaibas šeit apakšā likt nevajag. Jo šī šaiba būtībā tikai sāk strādāt tad, kad spiediens iet virs 5 atmosfērām, tātad vairs pārplūdes vārsts nenostrādās pie 5 atmosfēru sasniegšanas, bet vairāk jau vai 6 vai 7, cik ir spējīgs pumpēt sūknis un cik daudz tās šaibas pabāstas apakšā. Ražība no tā neizmainīsies, tikai būs palielināts spiediens pie konkrētiem motora apgriezieniem, kas ir kaitīgi. Varbūt, ka kaut kas no eļas spiediena pat sabojāsies, pārplīsīs vai tam līdzīgi. Būs arī lieka slodze pašam sūknim zobratos un kopā korpusam, tāpēc neko apakšā pabāst nevajag. Ja vajag ražīgāku sūkni, tad viņš ir jāuzbūvē ražīgāks. Izjaucu arī jauno sūkni, izmērīju jaunajam sūknim sazobes atstarpi, un sazobes atstarpi ir gluži kā dakteris izrakstījis 0,15 mm kā pēc grāmatas. Tā kā šos zobratus arī izmantošu, pārpresēšu šo zobratu uz ņivas as, ņivas sūkņa as, un būtībā tas arī ir viss darbs. Šī plāksne ir aprūsējusi, jo droši vien ir sūknis glabājies apstākļos ne īpaši veselīgos, kad ir bijusi mitra vide. Var redzēt slīpējuma pēdas rūpnīcas, droši vien kāds ir viņu uz visām pusēm roku, tā izskatās vismaz. Tāds per varbūt no šejienes pat tur paņemt. Tā arī sanāk, ka no 2 salikšu vienu. Un šeit arī ir slīpējuma pēdas, bet viņas tā kā vairāk ir garaniskas, kā uz rūpnieciskas slīpmašīnas tas ir darīts. Šeit izstās, ka jaunam sūknim varbūt ir bijis vairāk rūs. Tagad, ja tā skatās, visdrīzāk ir bijusi vairāk rūsa, un kāds to rūsu mēģinājis dabūt nost. Sūknis ir strādājis, varbūt pat viņš, gluži nevar teikt, ka viņš nav jauns. Ir nospiedums palicis, griešanās spēta, cik ar roku visdrīzāk ir griezts. Šeit var redzēt, ka ir strādājis.
jauno zobratu uz vecās asas pārprasēju veiksmīgi. Lai pozicionētu šo te zobratu pozīcijā, kurā viņam būtu jābūt, jo viņš nav uz asas līdz galam, izmantoju šādu kalibrētu šaibu uz smilšpapīru, viņu pieslīpēju, un tad zobratu šādi virsū šaibē, lai šaiba paliek apakšā, un presē iekšā asi. Saglabājās šis te vajadzīgais attālums. Pārplūdes vārstu pieslīpēju, sākumā ar pastu, kas paredzētu vārstu slīpēšanai, ar vairākiem piegājieniem, jo sākumā pasta ir tā kā ar rupjāku abrazību, pēc tam abrazīvs paliek smalkāks, saslīpējās, viņš saberžās smalkāks vairākas reizes, un pašu pēdējo reizi vairs neliek svaigu pastu, lai slīpējums paliek ar vien smalkāks. Tad jau kā noslēgumu izmantoju zaļo goju pastu, ar ko nedaudz piepalēju. Pārbaudīju šķidrumu, vārsts nelaiž, un var redzēt, ka pieguļ ar visu virsmu. Nedaudz paslīpēju arī uz šīs te jaunās sūkņu plāksnes, un var redzēt, ka arī šeit nepieguļ ar visu virsmu, tā kā kārtējo reizi pierādās, ka arī jauns sūknis ir šādi jāizjauc, jāpārbauda, un vajadzības gadījumā pieslīpē. Principā pēdējiem sūkņiem jauniem, kurus es lietojis citos motoros, esmu tieši tādu pašu procedūru veicis. Izmantošu no jaunā sūkņa korpusu, atsperi šo te šeibu zem pārplūdes vārsta skrūves, un no vecā sūkņa pašu eļas uztvērēju, lai būtu vajadzīgais iznesums. Tā kā var likt kopā, un pēc tam ir vēlreiz jāpārbauda sazobu jaunajā korpusā. Lai būtu faktiski zināms, vai sūknis strādā un kā strādā pārplūdes vārsts, saliku šādu te sistēmu, sūknis pumpēs eļu tieši manometrā, un varēs redzēt, cik pumpē un pie kāda spiediena pārplūdes vārsts attaisās. Izmērīšu urmašīnas maksimālos apgriezienus. Virsū rakstīts ir 2800 apgriezienu minūtē, bet gribu pārliecināties par to faktiski. Sūknis ir pārbaudīts, eļļu pumpē, redukcijas vārsts savu funkciju pilda, nostrādā pie 4 bāriem. Galvenais ir izdarīts, ir konstatēts, ka sūknis strādā un redukcijas vārsts nostrādā.
Pēc pārbaudas eļas sūkni izjaucu, lai apskatītos, kā savā starpā ir strādājušas detaļas, kuras ir tiešā kontaktā. Protams, ka pēc tik īsa darbības laika var konstatēt tikai tādus pašus būtiskākos defektus, ja kaut kas kaut kur strīķējās vai klemē vai tam līdzīgi, bet pirmā apskata arī diezgan būtiski. Ar zobratiem viss ir kārtībā, ar korpusu arī viss ir kārtībā, arī ar plāksni viss ir kārtībā, nav nekas ieskrāpēts vai kā citādi bojāts. Redukcijas vārds ir strādājis, kā jau tas bija iepriekš redzams. Vēl aizmirst gan divas nianses iepriekš pieminēt, kā jāskatās ir uz šo te zobratu, kurš ir uz asas korpusā, vai šeit ir caurums priekš eļošanas. Jo, ja viņš nebūs, tad šeit eļošana uz asas īsti arī nebūs. Šeit pat ir tāds kanāls izvirpots asī, lai tur būtu eļa un cirkulētu uz visām pusēm. Esmu redzējis jaunas sūkņus, kuriem šī cauruma nav, un iespējams, ka tas ir tāpēc, kad ir ņemts šis te zobrats, iespējams vienkārši rūpnīcas defekts, bet tā ir bijis, tāpēc tas viss ir jāapskatās. Un arī atspara būtībā būtu tā kā jāizmēra viņai spriegojums, bet man tik mazas mērietīrītes nav, tāpēc var otru variantu izmantot ar augstumu izmērīšanu. Tas, protams, nav tik labs kā tieši spriegojums spēks, bet tomēr vismaz informācija jābūt ir minimums 38 mm, šeit pat ir 39, tā kā ar atspari viss ir kārtībā. Un tagad var likt kopā uz pēdējo reizi, var teikt.